kā kvieši, rapši un dzirņi izskatās Kurzemes pusē. Rapsīts strauji iet uz augšu. Kā rīkoties konkrētajās situācijās. Jep, tūlīt jau būs ārā. Sveiks, lauksaimnieki! Šodien atrodamies Laidu pagastā, lai aplūkotu, kā kvieši, rapši un dzirņi izskatās Kurzemes pusē. Varam kaut stāvēt uz galvas, bet laikapstākļus ietekmēt mēs nevaram. Kāpsim uz lauku un skatīsimies, ko izdarīt mēs varam. Tas, ko var redzēt rapsītī, konkrēti šeit Kurzemē, tas, kas arī rapsīts strauji iet uz augšu, veidojas sekundārie sēndzinumi. Bet es teiktu, no tādiem aktuālākiem darbiem, kamēr vēl rapsīts nezied, ir būtu novaktēt tiešām spīduļus, jo arī šeit viņu ir diezgan daudz. Un ja viņas neierobežos, viņi vienkārši izsūks to pumpuriņu ārā un tur nebūs ne zieda, ne pāksts vairs. Un tad jau no rapšu kopšanas darbiem noslēdzošais posms izvēlēties fungicīdu savam sējumam. Bet ko mēs varam izvēlēties slimību ierobežošanai? Atcerēsimies, ka pēdējo gadu mums ir pieejams tāds pārbaudījis līdzeklis kā Cantus Gold. Vēl no opcijām ir jau iepazītais un zināmais Pictor Active vai arī jaunums Latvijā Revides. Fungicīds, kas satur revisolu, tātad esam spēcīgi gan pret balto puvi, gan arī sausplanku mainību, kas tomēr aizvien vairāk Latvijas laukos tiek novērota. Skaidrs, ka Cantus ir sava veida jau iepriekšējos gados bijis kā etalons, un mūsu rekomendācija Cantusam ir bijusi puslitrs hektāra deva. Kādu tu ieteiktu izvēlēties Pictor Active vai Revides devu, kas būtu tiešām līdzīgs šim mūsu puslitram Cantus? Ja mēs salīdzinātu pret šo puslitru Cantusu, tad noteikti, ja runājam par Pictor Active, tad tas būtu no 0,8 līdz 1 litram uz hektāra, un tāpat arī Revides 0,8 līdz 1 litrs uz hektāra. Ko vēl ir noderīgi zināt par šiem produktiem? Plašā lietošanas deva. Ja sējumam ir labs potenciāls, tad varam lietot šo 0,8 līdz 1 litram uz hektāru, gan Pictor Active, gan Revides. Bet, ja sējums ir ar mazāku ražas potenciālu, bet vēl joprojām ir nepieciešams ierobežot balto puvi un nezaudēt ražu, tad gan Pictor Active, gan Revides mēs varam lietot ar mazāku devu 0,6 litru uz hektāru. Rapši apskatīti, tagad pārlecam uz kviešiem. Pārkāpjot uz ziemas kviešiem, šeit konkrēti šķirnīta aspekts. Tas, ko var redzēt attīstības stadijā, ir stabili 31. un es teiktu pa vidu jau starp 31. un 32. attīstības stadiju, kas no lauku kopšanas darbiem, es teiktu, ir optimālākais laiks arī otrā regulātora smidzināšanai, vai kā šogad daudz viet, kur ir bijis, kur tiešām šo pirmo regulātoru nesanāca nosmidzināt, jau pirmā regulātora smidzinājumam šādos gadījumos. Tā ir tā lieta, ko es tomēr gribētu pajautāt. Šīs situācijas uz laukiem tiešām ir dažādas, un tad varbūt mēs varētu soli pa solim izrunāt, kā rīkoties konkrētajās situācijās. Piemēram, tās saimniecības, kas ir pirmo regulātoru lietojušas, ja tas bija tikai ciklocels. Kā rīkoties tālāk? Saimniecībās, kur ir lietot šis ciklocels, kur paspēja tikt uz lauka, es teiktu, tur ir salīdzinoši vienkārši. Tur tagad 32. attīstības stadijā ejam vienkārši ar otru regulātoru. No mūsu pusē tas ir vai nu Medex Max, vai nu Medex Top, un pielāgojam šo devu attiecīgi no sējuma potenciāli, kāds arī kopējais slāpeklis ir plānots. Un tātad, ja ir, teiksim, jau lietots ciklocels kopā ar Medex Max, piemēram? Tas ciklocels un Medex Max tajā brīdī gāja tikai dēļ tā, kur jau ir bijis pastiepies šis pirmais mēslis, lai veiktu tūlītēju īsināšanas efektu. Es teiktu, tagad mēs tāpēc pieturamies pie tā paša. Ja ir bijis šis 0,2 Medex Max, tad to devu, es teiktu, standarta situācijā puskilogramu var tiešām augstažīgos sējumos Medex Max lietot. Vai es teiktu, jā, no Medex Top augstažīgos sējumos 0,75. Ja laikapstākļi nav ļaujuši vispār veikt regulātoru smidzinājumu, tad kvieši ir bez regulātora patreiz. Un tad es teiktu, tas ir arī konkrētā situācija šajā sējumā, kur tiešām nav bijis šis pirmais regulātors. Un es laikam teiktu, ka te vairāk nesākt šķobīties par šīm devām. Piemēram, ir dzirdēts, ka plāno likt tur 0,3 Medex Max, pēc tam atsevišķi vēl pēc nedēļas 0,3 Medex Max. Es teiktu, nē, ka šādā situācijā vienkārši jāpieņem lēmums, ka ir jāiet ar standarta devu, kas Medex Maxam būtu 0,5 kg uz hektāru, Medex Top 0,75 litri uz hektāra, kas veiktu jau tūlītēju īsināšanas efektu. Un vienkārši, jā, kur nav bijis šis pirmais regulators, uzreiz jau pieķert
pieķerties pie domas, ka būs jāliek arī regulators pa karoglapu, un šajā gadījumā tas ir terpāls. Un šī 32. attīstības stadija, kurā ir vislabākais laiks, lai veiktu šo otro, vai kā dažās no situācijām šis būs pirmais regulators smirdzinājums, ir, es teiktu, optimālākais laiks, ko var apvienot arī ar pirmā fungicīda smirdzinājumu, kas patiesībā jau sāk prasīties. Gan nokrišņi, gan temperatūras ir slimību attīstību veicinoši, tādēļ loģiski pārbaudam savus sējumus, vai jau nav nepieciešams lietot fungicīdu. Šajā gadījumā kvieši ir sēti pēc kviešiem un augsnes virskārtā ir arī salmu atliekas, tādēļ šajā laukā mēs varējām redzēt arī pirmās slimību pazīmes. No risinājumiem, ko mēs ieteiktu, jau pārbaudītais un zināmais Prieksos ar kurbatūru vai arī jaunais Comet Pro Inox. Kā Uģis saka, šeit viss ir skaidrs. Ar pirmo fungicīdu īsti vairs nav ko vilcināties, jo slimību pazīmes apakšā ir. Pastīsimies, kas darās laukos, kur kvieši sēti pēc optimāla priekšauga. Dodamies! Jā, un tad aplūkojot kvieši, kas ir sēti pēc optimāla priekšauga. Šajā gadījumā ir apsīts šķirne, ar pamēģināt šķirnes šeit ir skāgens, bet tas ir tas, par ko mēs runājām, ka slimības spiediens šeit ir krietni zemāks. Tas, ko var redzēt uz apakšējām lapām, ir veca septerioze, kas, es teiktu, šeit ganās jau no ziemas. Bet kādu lēmumu tad pieņemt šajos sējumos? Loģiski, ka laikapstākļi ir slimību attīstību veicinoši, tātad arī visticamāk šajā sējumā slimības parādīsies un kāps uz augšu. Mūsu rekomendācija izvēlēties jauno Capello Revī vai Balea Flexity. Un papildus teicamai slimību kontrolē, ko šī risinājuma mums arī sniedz, elastību apstrādes laikā. Revisol ir efektīvs arī pie zemākām gaisa temperatūrām, kā arī izturīgs pret ultraviolēto starojumu. Tātad būs drošāks risinājums šajā izaicinošajā pavasarī. Jep, tūlīt jau būs ārā. Stomps šeit jau ir nomiglots. Kormam vēl mazliet prāti. Lauki apsekoti un plānotie darbi nu ir skaidri. Priecīgus visiem valsts svētkus un tiekamies jau drīzumā uz lauka.